Mani sauc Krista Lapiņa, un es tev piedāvāju meditāciju dzīvības koks. Šo meditāciju tu vari piedzīvot arī stāvus. Atrodi klusu, mierīgu telpu. Atvēl sev dažas minūtes laika, lai pabūtu ar sevi. Noskaņojies uz sajūtām par sevi. Noskaņojies uz savu ķermeņa sajušanu. Ieelpo un izelpo ar visu savu ķermeni. Ievelc elpu, saprotot, kas šobrīd izvirzās priekšplānā, kā risināmā tēma, tev aktuālā tēma. Un izelpot caur visu ķermeni, atlaižot visu lieko, traucējošo, neresursējošo priekš tevis, kas traucē risināt tev aktuālo tēmu. Ar savu nodomu caur izelpu iedod atļauju atlaist visu lieko, nevajadzīgo, traucējošo. Tas ir tavā ziņā. Tad piefiksē savu sirds centru, sirds čakru. Sajūti to, aktivizē to un abus kāju pirkstu galus savieno ar savu sirds centru. Savus roku pirkstu galus savieno ar savu sirds centru. Savu avotiņu savieno ar sirds centru. Sajūti sevi veselumā. Sajūti sevi bez nosacījuma mīlestību. Nosaki, ka šī meditācija notiek saskaņā ar tavu augstāko es, saskaņā ar tavu dvēseles plānu, tavam un citu augstākam labumam. Nosaki, ka tu iedarbojies tikai un vienīgi ar 100% patiesu dievišķu gaismu un mīlestību. Jebkas, kas nav 100% patiesa dievišķu gaismu un mīlestību, atstāja tavu lauku, tavus ķermeņus, tavu kanālu un tavu apziņu. Šeit un tagad uz visu šo meditācijas laiku. Vērsies pie sava augstākā es. Lūdzu, lai tas palīdz tev nokļūt tavā spēka vietā. Spēka vieta var būt tev ļoti labi zināma un ierasta, ja tu praktizē meditācijas. Bet tā var būt arī pavisam jauna spēka vieta.
ar pavisam citu potenciālu. Tāpēc ļaujies. Ļaujies ieraudzīt un nokļūt savā spēka vietā. Tā var būt vieta dabā. Tā var būt vieta dabā, kur tu dzīvo, tajā valstī. Tā var būt vieta, kur tu vēlies nokļūt, vai par kuru esi interesējies. Tie var būt arī kalni, upju ielejas, okeāns, mežs, ziedoša pļava, sajūti. Tieši tur, kur tu jūties mierīgi, stabili, droši, pārliecinoši. Tā ir tava spēka vieta. Un atceroties tavu aktuālo jautājumu, kas tev šobrīd izvirzās priekšplānā kā prioritāte, kas būtu jārisina. Ieraugi savās rokās sēkliņu, tāda koka sēkliņa, kas pirmā ienāk tavā iztēlē. Un ieliec to sēkliņu uz zemē, savā drošības vietā. Ļaujies nepieslēgt prātu, ļaujies neanalizēt. Vienkārši ieliec zemē sēkliņu. Tev tavā spēku vietā ir iespēja arī uzliet sēkliņai ūdeni. Un tev ir visas iespējas, lai savā spēka vietā tu turpmāk rūpētos par šo iestādīto kociņu. Jebkurā sev ērtā, klusā, mierīgā brīdī tu vari nokļūt savā spēka vietā, apčubināt sēkliņu, kas dīkst, pēc tam kociņu, kas pamazām nesteidzīgi aug. Tu zināsi, kad tas jāplaista. Tu vērosi, kā tas mainās caur gada laikiem. Tu redzēsi, kā tas zied, kā tam nobriest augļi. Tu redzēsi,
kā no tavām rūpēm par šo kociņu risinās un mainās tavs aktuālais jautājums, tava problēma. Augot, šis koks rādīs tev zīmes un nesīs tev sapratnes. Koks atspoguļos tavas rūpes, tavu pacietību, uzcītību. Jo labāk tu par to gādāsi, jo atbalstošāks būs koks, jo vairāk augļu tas nesīs. Un tad, kad tu sagaidīsi pirmo ražu, tu to rūpīgi salasīsi. Un pateicībā izdalīsi. Vai nu uzdāvināsi mātei zemei, iestādot daudz jaunu sēkliņu, vai ar šī koka augļiem tu varēsi pacienāt cilvēkus. Un tā no sezonas uz sezonu tu rūpēsies par šo savu koku. Atceries, ka tava spēka vieta nav piesaistīta lineāram laikam. Tev nav jāgaida, kad sezonas nomainās atbilstoši tam, kā nomainās gada laiki fiziskajā dzīvē. Tavā spēka vietā procesi notiek bez lineārā laika ietekmes. Tur svarīgas ir sajūtas, patiesums, nodoms. Tur tu caur rūpēm par šo koku iepazīsi sevi arvien labāk, sapratīsi sevi arvien labāk, ieraudzīsi, kā virzās tava dvēselīte šajā iemiesojumā caur tavu ķermeni. Tev izgaismosies mācības, kas saistītas ar tavu aktuālo jautājumu, problēmu. Tu sapratīsi, kā tev jārīkojas, lai situācija mainītos. Sadzirdi, sajūti, notici. Viss ir tavās rokās. Sajūti sevi atpakaļ telpā.
kurā tu noskaņojies šai meditācijai. Sajūti abas savas kājas stabili stāvam uz zemes. Savās sajūtās vari izlaist saknes no savām pēdām, ielaist tās dziļi zemē, savienot ar mātes zemes kodolu. Mātes zemes kodols ir zaigojošs kristāls, pilns beznosacījuma mīlestības, dāsnuma, mīļuma, atbalsta, rūpju. Māte zeme gādā par katru no mums. Ar pateicības sajūtu par iespēju būt uz šīs zemes, šajā iemiesojumā, tām pašām saknēm, cel savu uzmanību uz augšu, atpakaļ uz savu ķermeni, uz sirds centru un izelpot caur sirsniņu.